Karoči no sākuma tiem, kas nezin, kas ir repera tēks, tātad tā ir repera stafete, kur reperis atzīmē savu pantu, nodod nākamajam reperim, kurš arī nobliež savu pantu un padod nākamajam. Pirmais bija Armija, tad bija Sandis, tad bija Edevārds, tad bija Roberts no Liepājas, tad bija Grīvs, tad bija Cepums, tad bija Elfs, un tagad pienāca mana kārta. Tālāk bija jautājums, kāpēc es tik ilgi neesmu iebliezis savu reperu tēgu, jo man stafeti padeva jau vairāk nekā pirms mēneša. Atbildes skan šādi. Vienā intervijā es teicu, ka, ja man kāds pados reperu stafeti, es ar savu skillu viņus visus tur nogalināšu. Un to, ko es pasaku, to es arī izdaru. Kāpēc es tik ilgi neesmu iebliezis savu reperu tēgu? Es tikai gribēju, lai puikas ilgāk padzīvo, bet, man ir apnicis šis jautājums, kad būs mans reperu tēgs? Tagad! Es nemaz negribēju darīt jums pāri, bet esmu stafetē pareizi brāl. Katrā pakabatai manai paganām te paskraidīs čaļi, tu skatīsies, jā. Es eju vēsi, bet mani partijas biedrs vīst un stēnēs pļaudās. Viens hits un tava armija krīt zemē kaujā. Tas ir raps, tu gaidīji serenādi, bet tagad zemē Sandis krīt, zemē Edvārdi. Roberts skrien kā vējš, bet domā, es tevi nepanākšu. Kur mana bijis piedot grib, bet šoreiz nesanāks. Jūs bijāt mani draugi, bet man tomēr jāuzvar vīri. Cep un piedot, bet tāda ir dzīve. Bļē, man beidzās lods, bet vēl atlicis viens. Nav vērts novākt elfu, viņš tāpat nemāk skriet. Un es izsitu skaisti visu, kas maiš čiliņā tipina uz finišu taisni. Kādam vēl sāp un tu tā, lai tu jūt. Un tu vēl man prasi, kas nākamais būs? Nākamais? Kurš būs nākamais? Nākamais būs Edžons.